Grākojis esmu, ko darīšu tevo sorgotojs ļaužu. Kopiec dalaidis esi, ka pretinīgs tavs esmu, un rieku man bošam grīvs. Kopiec natērēj munu grāku, kopiec nādzini munu bezdzīveibu. Šeit tagad smilkšu, aizmikšu, un jogri mani meklēsinām uzstoviešu. Saļmis ir visai Latgalei raksturīgi dzīdojumi, psalmu un dzīdojumi par mirušajiem. Tam ir tādi smalki nosaukumi, kā egzekvejs, kā oficijas par mirušajiem, bet pie mūsim sauc latgaliski saļmis. Tī ir apmēram 2 vai mazliet ilgāks stundu skaits tādi gari dzīdojumi, kad mēs dzīdojam un lūdzamies par saviem aizgojušajiem. Jo baznīca uzskata, ka pēc novis cilvēka dvēsele nokļūst vai nu dabasos, vai ja jam ir kādi grieciņi palikuši, jis nokļūst šķeisteitavā, un tam dvēselam, kas ir šķeisteitavā, mēs varam palīdzēt. Un tamā brīdī, kad mēs dzīdojam saļmus, mēs lūdzamies, mēs dzīdojam un lūdzam mūžīgu dusiešanu dūdiem ticīgiem nomirušiem, tad tamā brīdī mēs cerējam, ka Dievs mūs uzdzird, un šos mūsu lūkšanas, šos dvēseles aizvad pie Dīva. Un tad, kad jūs ir tur augšā, tad jūs palīdz tevi ar zemes palikušajiem. Tas ir tāds ļoti svarīgs process un rituāls, kas notiek, es domāju, ka varētu būt, ka jau 200 gadus, jo šo tradīciju īveda jezuīti, apmēram 18. gadsimta beigos, un arī tā kā Sternīnas pirmā baznīca ir jezuītu misiju punkts, tad varētu būt, ka arī Sternīnā šī dzīdojumi skan 200 gadus, un mums tas ir jāturpinoja. Saļmis parasti tiek dzīdotas tādos bādu reizēs, kad ģimenē kāds ir nomirs vai rodūs vai kaimiņos, tad tiek sasaukti ģimenes cilvēki, paaicinoti rodi, draugi, kaimiņi, un visi sasapulcējās sātas gūda ustabā, goldu apkloja ar boltu goldautu, uzlīk 2 svietētos sveceitis, uzlīk kristeņu pa vidu, un sasāduši ļauds atver gromotas, dzīdoja un lūdzās. Bet tad, kad ir godadīna mieršanas vai kopu svātki vai novembra mēnesis, kā baznīca lūdzās par visiem ticīgiem nomirušajiem vai gavieņa laikā, tad mēs dzīdojam gan par savas dzimtes, gan par visas draudzes mirušajiem, gan par aizmirstajiem dvēselēm, par visiem, kam vajag palīdzību. Atdocīti, prīcojamies kungam, dzīdojam Dīvam, pēcteidojam visu. Parīšu veramies uz vaigu, jo ar pateikšanu ar dzīsmēm dzīdojam viņam. Tāda meitene biju, kā sāku dziedāt, varbūt tāda kā šitā meitene dziedāja, visi mēs dziedājam līdzi. Bija jābūt, mamma pateica, jāsēž un jādzied un jāmācās, lai nepaliktu nezinot. Un tā es dziedāju. Bija visiem, ne jau mani vien, bet mēs visi bijām tādi. Sagājām visi un visi dziedājām. Mēs mājās, kā šitas, pasiem bija kaimiņiem, viņi grib tagad par savu, viņam nomira vai tur brālis vai kas, vai, tagad par viņu tā ģimene grib, lūgtīs par viņiem. Un mēs kā tagad visi, sanācam visi un sasēžam un dzīdājam salmus. Un visiem bija jādzied. Tāva mosas mojos tika sasaukti rodi, kaimiņi, un tad vienkārši notika dzīdošana. Tad es biju tāda maza meitene, jau skolā nagoju. Mums nebija tik stingri, kā teica, ka mamma pateica, josieši un jodzīt. Protams, mums arī lika pabūt breitiņu, bet mēs jau bijām napacītēgoki, mēs skrējām projām. Mēs gojam palīgā saimniecei kartupeļus vorīt un kaut ko goldu klot. Tas bija tāds pateikams mirklis atmiņos par tiem aizgojējiem, kas ir bijuši. Atcerēties tos cilvēkus, dzimtāji pabūt kopā. Tā kā man dzīdot vienmēr ir paticis, tad tas ir te dzīdošana patika. Tos tādas mums bērnības atmiņas.
Pamatlīnijos viss ir saglabots, jo baznīcā ir svarīgi saglabot un te konservatīvi turētī spirituāla. Pamatlīnijas ir sasaglabošas, varbūt mēs dzīvojam drusceņi mudrok, jo laiks ir palicis tāds straujoks. Katru reizi pamata dzīvojam ir vīni un tī poši. Tas ir psalmi ar atsevišķiem svētos rakstu lasējumiem. Un šī teksta ir ļoti, ļoti seni, jo mēs zinām, ka psalmi nāk vispār no ebreju tradīcijas, ķēniņa Dāvida laikiem, un tad ir 8. 9. gadsimtā jau klūsterūs īvīsti, ka arī lūkšanas par mirušajiem, un tad laika gaitā atceļoši līdz pat Latgalei. Būdumu nu pienkums uz ausim tavam, saproti klikšanu munu, tikuši klausēja balsa lūkšanas munas, ķieneņš muns un dievs muns. Psalmu dzīvojumos ir tā, ka ir viens vadītojs, un tas var būt mūsu vadā ar te ir vasala streipa, kas var nuvadīt. Vienkārši, kurš uzvarējamās tamā reize, tā kā dzīvošanas sokšanu, tur varbūt otrok lānok dzīvot, arī, teiksim, pascēt, kuru dzīsmu mēs tolok tur dzīvosim par šim mirušajiem. Bet tā, ka tie ir tautas dzīvojumi, tad tur nav diriģentu, tur nav kaut kādu, patīsībā arī nūšu pīrokstu tur nav, un kādreiz vecī dzīvotāji tikai galvas dzīvoja. Nebija pat tev ir mutvārdu nūdodamo tradīcijā. Ieva jau šo projektu ir tādu arī, novedusi līdz tam, ka viņa atbraucot uz šeini, tad viņa klausījās, kā dziedāja, Stirnienā, piemēram, kāds sākulos pieejams tur dziedāja, un tad tos meldiņus tad, pamazām tur, cits pēc dzirdes iemācījās, tagad jau, ka mēs esam apguvuši nošu rakstus un varam pierakstīt, tad skaidrs uzliekam uz papīra un izdodam reku vienas saļmu grāmatas, reku nākošās ar visiem diskiem un tam līdzīgi. Tāpēc tas, es domāju, ļoti labi ir. Lai nokreit nu savam godošanam nedaudz mana taisnības viņu izdzen viņus, aiz to tevi apkaitinoja. Es dzīvoju tāpat Stierninē, un vispirms jau saļmes es īpazinu savā ģimenē. Bērnu gadījumā, un, protams, bija tā, ka mīdzeņš goja, bet sēdēju, klausējos, tā jau arī es iepazinu vispirms šos saļmes. Un tad es sāku dzīvot itas Stierniņas baznīcā kūrī, kur es arī ļoti daudz, un, gan melodijas, gan visus lūcējumus šeit arī samocējos. Un tā arī turpināju, gan kāds cits palīdz dzīvot, gan arī baznīcā, dvēseļdīnos dzīvoju. Man bija 6 gadi, ka mani atvilka iz baznīcas kūri. Pēc tam, tad, kad kūrs toreiz veco gvarda, tai saucamo, tur bija, kā saka, jau mūžībā visi tī dzīvotoja principā. Dzīvoja, mēs te pie galda sēdējām tamā golā kļeštaram, tur reizreiz paspējām aizmigt, pīsacelties, bet tad man bija laikam 16 gadi, ka paprasīja vīni rodi no Leivona puses, kim tur ir bēris vajagot psalmus padzīdoti. Milzu, tu tak prūti. Tad man es tā kā svilkus ar leidzi, vai es prūtu, es nezinu, aizbrauču, izrādās, ka ar to reizreiz aizmigšanu ir īsamocēti tī meldeņi. Viss tā, ka var vadīt, var dzīvot. Tā kā, visu laiku tie tradīcija ir jāgojas, pasateicot baznīcā šeit kūram. Grākus jaunuma mūna, un atzinamus mūnus grākus un snapīmiņ. Saļmu dzīvošana te ir tāda, garīgo folklora. Garīgo folklora, jo pamatā jau viss tas ir, lūkšanas, un dzīvojama. Ja mēs varam nodzīvot, dzīvojam, ja kādam balss ir labāks un dzierde ir tāda, kas sevi ir īlikusi to, ko kādreiz dzīvoja, tā tas arī turpinās. Jaunīši īt
jebšu pīspīdu kortā, vai, bet mēs mācāmies, un es domāju, ka noteikti to vajag turpināt, jo te ir ļoti svarīga tradīcija, lai mūsu tuvēji, kas ir aizgojuši, lai viņiem tur būtu viss labi, un viņi arī par mūsim lūgtos, dabasu valstības. Nesaskatot ne uz kādiem borgiem laikam, ja ir bieru reizes, mēs turpinājām dzīdot. Varbūt, tas paliek mazliet retāk, ka tā tradīcija, bet turpinājās. Tāpat mēs dzīdojam 1. un 2. novembrī baznīcā, tad, ka ir šos dvieseļu dīnes. Pēc vajadzības, pirms kopu svātkiem, vai tā, ka kādā reizē sapinā redz, ka prosa mirušais palīdzību, kādu, piemēram, prosa teiru kraklu, tad arī īdot zīdojumu svātajai misē un zīdoja arī savimis. Es domāju, ka mēs vēl esam ļoti bagoti, jo arī mani būs, kas apdzīdoja, un ir arī tā man aiz muguras jaunatne, kas jau var novadīt salmis. Un mēs cenšamies iesaistīt arī citus, gan bērnus, gan jauniešus, tā jauši, nejauši. Stiernīnā, un es domāju, ka Varakļonu pusē tas glabosīs vēl labu laiciņu, un ceram, ka Dīveņam ir labs plāns un arī uz priekšu. Citur jāpastrādāja laikam.